Ja runājam par pārtikas kvalitāti, pārtiku kā tādu, bez Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes, es teiktu, tas nav iespējams. Un milzīgs prieks un paldies, ka pie mums ir ieradusies Irina Pilvere, Latvijas biozinātņu tehnoloģiju fakultātes rektore. Universitātes rektore. Es vēl ieskatos, jā, jo jau lēnām mums ir iegājusies jaunais nosaukums un priecājamies, ka mēs esam šajā biozinātņu jomā arī Eiropā ejam iekšā. Es skatījos jums aizvien vairāk un vairāk nāk inovācijas, kā viens no tādiem, kas pavisam nesen ciemojās pie mums milzu pārslu ražotāji atsaucās. Šobrīd arī jūs darbojaties ar ēdamā siera apvalka. Kāda ir tāda, pirms mēs sākam šo prezentāciju sajūta, ražotāji gatavi inovācijām, gatavi konkurēt, ne tikai Latvijā, arī pasaulē ar pārtiku? Jā, labdien visiem! Protams, ka mūsu ražotāji ir ļoti gudri un viņi meklē šīs inovācijas. Un jāsaka, universitāte spēj sniegt šīs zināšanas, lai šīs inovācijas būtu. Un mūsuprāt, tas ir ļoti svarīgi, jo neapšaubāmi, ka pārtikas nozare kā viena no bioekonomikas nozarēm ir ļoti svarīga mūsu valstī, bet šodien tāpēc es mēģināšu izstāstīt, teiksim, kas ir tās lietas, uz ko mums visiem tajā pārtikas ķēdē iesaistītajiem vajadzētu tomēr saprast un orientēties, un galvenais strādāt kopā gan pie inovācijām, es viņas pieminēšu arī vairākas reizes, gan pie tā, lai mēs nonāktu līdz patērētājiem. Tā kā kopumā šīs jomas Latvijai ir svarīgas, un mums visiem jāstrādā, lai viņas kļūtu vēl svarīgākas. Jā, un tad tūliņ klausīsimies prezentāciju, ko mums piedāvās Irina Pilvere, vai vietējais produkts nonāk pie patērētājiem. Man liekas, tas ir pats svarīgākais jautājums, ja mēs runājam par nacionālu valsti, tad vai mēs atrodam, vai nonāk, un vai mēs gribam to izvēlēties. Lūdzu, tad vārds jums. Jā, jūs redziet, ka man šodien ir tāds nevienkāršs temats, vai vietējais produkts nonāk pie patērētāja, un kas būtu jādara, lai nākotnē tas būtu arvien vairāk. Un līdz ar to, protams, jau Andis pieminēja, ka es pārstāvu Latvijas Biozinātņu tehnoloģiju universitāti, un es domāju, ka bez lauksaimniecības nozares, bez pārtikas tehnoloģiem, bez tīra ekonomistiem, inženieriem, kuri piedāvā šos jaunos risinājumus un sagatavo speciālistus šajās visās nosauktajās jomās, protams, Latvijas valsts nevar pastāvēt. Un mēs redzam, ka it īpaši šajās manis tikko nosauktajās jomās ir nepieciešami ļoti gudri cilvēki, un nepieciešams ir šie pētījumi, un gala rezultātā jārodas jaunām inovācijām, un mēs tiešām esam ļoti pateicīgi, ka uzņēmēji mūs atrod universitātē, un mums ir gan voucheru programmas, gan demo izmēģinājumi, gan līgumi ar uzņēmējiem, tā kā kopumā mēs visi strādājam, lai šīs nozares un šis produkts, kurš ir izaudzis mūsu laukos, lai viņš nonāk līdz patērētājam. Bet neapšaubāmi, lai mēs saprastu, cik svarīgi ir visa šī pārtikas ķēde, es esmu uzzīmējis tādu nelielu schēmiņu, jo it kā jau nekas jauns. Bet tas, ko es gribu piebilst, ka ir svarīgi visi šie ķēdes posmi. Un parasti jau saka, ka jebkurā ķēdē tās stiprumu nosaka tas vājākais posms. Ja? Un, protams, ka mēs zinām, ka viss sākās ar lauksaimniecību. Lauksaimniecībā tiek izaudzēta pārtika, gan neapstrādāti produkti, kuri tūlīt nonāk, varbūt tiešā tirdzniecībā, augkopībā, dārzeņkopībā. Ļoti pēdējos gados ir izveidojusies tāda sistēma, ka ļoti daudzi zemnieki tirgo savu produkciju jau tūlīt turpat pie sētas durvīm. Jā, ir dažādas šīs jaunās metodas, kas Eiropā ir ļoti atpazīstams, bet arī es braucot pa Latviju vasarā, es arī redzu, ka šī tendence attīstās arī pēc iespējas vairāk un diezgan ļoti strauji attīstās arī pie mums. Tā kā arī tā produkcija, kas tīri no lauka nonāk tūlīt tieši šajā tirdzniecībā, neatejot, teiksim, no lauka. Ja? Šis produkts ir vissvaigākais, viskvalitatīvākais, un katrā ziņā patērētājs ļoti labi zina, kas tas ir par produktu, un ja šis produkts viņam iepatīkas, viņš uzreiz arī nākošā reize apmeklē garām braucot vai kā citādāk aizbraucot uz to konkrēto saimniecību, jo tur viņš zina gan saimniekus, gan to produktu, kas ir iegūts. Līdz ar to šī ir visīsākā
pārtikas ķēdes daļa, un tur no paša lauksaimnieka vai no ražotāja ir atkarīgs tas, kā tas produkts būs gan pieejams tam patērētājam, gan arī kāda būs kvalitāte un vai tas patērētājs būs gatavs maksāt par šo produktu. Bet tradicionāli lielākajā daļā no nozaru šie te lauksaimniecības produkti tomēr no tā lauksaimnieka nonāk līdz pārstrādei. Vai savukārt arī paši lauksaimnieki reizi nedēļā vai brīvdienās brauc uz tirdziņiem, piedāvā savu produktu jau tirdziņos. Varbūt arī tā ir neliela pirmapstrāde, jo mums arī mājražotāji attīstās ļoti strauji, tā kā arī šim posmam ir ļoti svarīga nozīme. Bet, protams, ka lielākajai daļai mūsu saražotās lauksaimniecības produktu, lielākā daļa viņi nonāk pārstrādē. Bet te atkal ir dažādi izaicinājumi, jo, protams, ka mums ir spēcīga pārtikas pārstrāde Latvijā, bet mēs arī daļu no atsevišķiem produktiem tomēr nepārstrādātu eksportējam arī uz tuvējām kaimiņu valstīm. Jā, no vienas puses jau tas ir labi, ekonomikā ieplūst nauda un ekonomika varbūt labāk attīstās, bet no otras puses mums ir jādomā, kā šos produktus, kurus mēs izvedam, vismaz daļu, es nesaku, ka visus, bet vismaz daļu tomēr vajadzētu arī mēģināt pārstrādāt šeit pat uz vietas, jo tās būtu papildus darba vietas, tās būtu, protams, papildus nodokļi valsts budžetā. Un kopumā jau līdz ar to varbūt, kad arī būtu lielāka iespēja šiem produktiem nonākt pie mūsu patērētāju šeit Latvijā. Līdz ar to es gribētu uzsvērt, ka pārstrāde ir ļoti, ļoti nozīmīgs posms. Un līdz ar to mums visiem vajadzētu stiprināt kopā arī politikas veidotājiem, ne tikai lauksaimniecības sektoru, bet arī pārstrādi. Jo, ja pārstrāde nebūs stipra un ja pārstrāde nespēs strādāt ekonomiski un šo te produktu pārstrādāt, un līdz ar to arī universitātes strādā ļoti daudz, lai tieši šajā pārstrādē būtu jauni, inovatīvi produkti, lai mēs izmantotu visus tos produktus, kas ir radīti mūsu valstī, bez atkritumiem, jo tā šobrīd ir ļoti liela problēma, kad atkritumi milzīgos daudzumos tiek izšķērdēti. Gan mums katram mājsaimniecībā mēs zinām, kad kaut ko mēs katrs izmetam, jo mēs kaut ko neesam nopirkuši vai par daudz vai ne īsti laikā, termiņi ir sabojājušies. Līdz ar to tā būtu iespēja atkal kā meklēt risinājumus, lai mēs tiešām izmantotu visu to, kas saražots. Un otrs arī pārstrādē samazināt šos dažāda veida atkritumus, lai vienkārši ieguldītie resursi dot atdevu kopumā un šīs te nozares varētu attīstīties un tas produkts nonāktu līdz tam patērētāja galdam. Līdz ar to šeit atkal mēs esam visi iesaistīti šajā te ķēdē, lai arī varbūt caur inovācijām, caur jauniem produktiem mēs izmantotu visu to, kas ir saražots. Un, protams, ka ja pārstrāde ir produkts pārstrādājusi, tad kādam viņi ir jānogādā līdz tām vietām, kur mēs kā pircēji iepērkamies. Līdz ar to arī svarīgi ir loģistika, protams. Un šeit tā tendence rāda to, ka, protams, ka lielākā daļa no patērētājiem iepērkas mazumtirdzniecības veikalos, bet mēs redzam, ka arī, ja loģistikas kompānijas ir izvietotas šeit Latvijā, tad šis te produkts no lauksaimniekiem, no pārstrādes nonāk šajās loģistikas vietās un tālāk tika izvadāts uz veikaliem. Un tad, protams, ka, es gribētu teikt, atkal tas ceļš nedaudz īsāks nekā, ja mēs šos te produktus mūsu veikali iepērk no kaut kādām loģistikas kompānijām vai loģistikas noliktavām kaut kur ārzemēs, kaut vai Lietuvā, kaut vai Igaunijā vai Polijā. Līdz ar to atkal šis te attālums līdz tam pircējam ir liels. Līdz ar to mēs atkal ražojam dažādas segemisijas. Un, protams, ka tas mūsu produkts, kas nonāk pie mums kā patērētājiem, tas atkal kļūst dārgāks. Līdz ar to nevajadzētu tā kā koncentrēties tikai uz to produktu ražošanu un pārstrādi, bet ļoti svarīgi ir loģistika un vairumtirdzniecība, lai tas viss būtu arī mūsu valstī, jo tad tam mūsu vietējām produktam ir lielāks un iespējas un vieglāk viņš var nonākt tieši pie šī patērētāja pēc iespējas īsākā ķēdes posmā. Un, protams, tas izšķirošais ir mazumtirdzniecība vai arī sabiedriskā ēdināšana, viesnīcas, viss tas, kur šī pārtika tiek patērēta, nopirkta vai uz vietas apēsta. Jāsaka tā, ka mēs šogad arī veicām tādu nelielu pētījumu par to,
kā diversificēt mazumtirdzniecības darba laiku. Es ļoti īsi pieskaršos par dažām atziņām, bet jā, mēs redzam, ka arī mazumtirdzniecībai, sabiedriskai ēdināšanai ir ļoti, ļoti liela ietekme šajā kopējā pārtikas ķēdē. Un atkal es gribētu uzsvērt vēlreiz, ka ir svarīgi, lai visas šīs ķēdes posmi darbojas. Un tad, ja ražotājs ražo, ja pārstrādātājs pārstrādā, tad mums vajadzētu arī kopā sēsties ar šiem pārējiem pārtikas ķēdes dalībniekiem un diskutēt par to, kā labāk to mūsu produktu nodrošināt tajā veikalu plauktā, lai mēs visi kā patērētāji zinātu, kas tas ir par produktu, kur viņš ir cēlies, no kuras valsts kur viņš ir radies, kur viņš ir audzēts, kur viņš ir pārstrādāts. Un šeit ir nepieciešams arī diskusijas. Mēs nedrīkstam aizmirst arī šīs lielās veikalu ķēdes, tos, kas reāli tirgo pārtiku, jo no viņiem ir atkarīgs tas, kā tas mūsu produkts, vai viņš būs redzams tajā veiklā, vai tomēr nebūs. Un te pašā laikā jūs saprotiet, ka tā produkta cena visā šajā iesaistītajā ķēdē veidojas katrā šajā te posmā. Un arī šo pavasari bija tādas ļoti lielas diskusijas, kas satrauca mūs visus kā patērētājus. Un es gribētu teikt, ka mums vajadzētu būt ļoti uzmanīgiem arī ar šādām te publiskām diskusijām par to, kad mēs visi zinām, ka šobrīd kopumā situācija pasaulē nav viegla. Un ir dažādi ārējie riski, kuri sākās jau gan Covid pandēmijas laikā, kad bija dažādi ierobežojumi šajās pārtikas ķēdēs. Pēc tam, protams, Krievijas agresija Ukrainā, kas atkal izjauca pasaulē stabilās pārtikas ķēžu piegādes. Tas viss, protams, atsaucās arī uz mūsu gan ražošanu, gan pārstrādi, gan tirdzniecību, jo mēs zinām, kad ir inflācija, mēs zinām, ka cenas ir augšā, un līdz ar to mums katrā šajā pārtikas ķēdes posmā ir svarīgi saprast un atrast tos risinājumus, lai mēs visi kopā pirmkārt ražot to produktu, pārstrādātu, nogādātu līdz tirdzniecības vietām un tirdzniecību viņu tirgotu. Līdz ar to es redzu, ka acīm redzot uz priekšu mums ir vairāk tomēr jādiskutē un jānāk kopā dažādos formātos, jo citādāk mēs tā kā viens šajā kopējā pārtikas ķēdē viens uz otru tā kā skatāmies un esam dusmīgi, ka kāds sūdzās, ka ir augstas cenas veikalos, ka veikali tur uzliek lielus uzcenojumus, bet īstenībā ir jāskatās, kā mēs varam šo te visus iesaistītās puses mēģināt vienoties par to, un mums ir šādi piemēri bijuši, kad ir iespējams vienoties par dažādām labām lietām, lai tas Latvijā ražotais produkts, kurš neapšaubām ir kvalitatīvs produkts, viņš ir ražots šeit uz vietas. Mēs zinām, ka Latvija ir zaļa valsts, ka mēs mazāk izmantojam dažādas gan šos pesticīdus, gan minerālu mēslus. Līdz ar to mēs varam lepoties ar to, ka mēs esam zaļa valsts. Bet lai mēs saprastu tīri, kuros sektoros mēs varam gaidīt šos savus produktus veikalu plauktos. Nedaudz ir jāparunā tomēr arī par to, kurās jomās lauksaimnieki ir spēcīgi un arī pārstrāde, un kur mēs ražojam tā kā vairāk nekā vietējam patēriņam vajadzētu. Un tad jūs redziet šo te manu slaidu, kā ļoti spēcīgi, un, protams, lauksniecība tāpēc ir attīstījusies pēdējos gados, tāpēc, kā graudaugi, pākšaugi, principā mēs ražojam 2 un 3 pat vairāk, nekā mēs Latvijā spējam viņus patērēt. Bet no vienas puses šīs nozars, arī citas, ir orientēts vairāk uz eksportu, tas, protams, ir labi, bet kas nav labi? Labi nav tas, ka tomēr šajās nozarēs mēs eksportējam izejvielu. Tātad nepārstrādātu produktu galvenokārt ir, protams, arī pēdējos gados nāk iekšā jauni produkti un, protams, ar eksportu aiziet arī pārstrādāti produkti, bet jautājums ir par to, lai mēs visai tai produkcijai, kuru mēs šeit saražojam Latvijā, tomēr radītu šo te pievienoto vērtību, kurai būtu lielāka vērtība un augstāka vērtība, un ka mēs izietu eksporta tirgos nevis ar graudiem, nevis ar pienu, nevis ar olām, bet jau ar pārstrādātu produktu. Ja? Līdz ar to šeit es redzu, ka ļoti liela loma ir inovācijām,
Un līdz ar to arī mums vajadzētu mainīt šo eksporta struktūru, kaut gan tai pašā laikā mēs saprotam, ka šīs te lauksaimniecības un pārtikas nozars dod ap 20% no kopējā mūsu eksporta valstī, kas atkal ir ienākumi valstī, kas ir darba vietas, bet no otras puses tas noteikti varētu būt vairāk šī te pievienotā vērtība, lai šī te produkcija arī ārpus mūsu valsts nonāktu jau pārstrādātā veidā. Un līdzīgi, protams, ir arī olu sektorā, piena un lielopu gaļas sektorā, bet, protams, kā pārējie sektori, it īpaši jau gaļa, gan putnu gaļa, gan cūgaļa, tur mūsu pārstrādātāji vairāk strādā ar importētām izēvielām. Protams, kā cūkopības nozarē pēdējos gados ir bijuši šie te dažādie riski atkal ar Āfrikas cūku mēri un dažādām citām lietām, kas nav ļāvis, teiksim, nozarei attīstīties varbūt straujāk nekā mēs to, kā tas ir šobrīd un kā mēs to gribētu redzēt. Jā, joprojām no vienas puses mums ir ļoti lielas iespējas augļkopībā un dārziņkopībā, bet mēs atkal zinām šos te riskus. Un kopumā jau, ja mēs runājam par lauksaimniecības nozari šogad, tad mēs redzam, ka grūti ir daudzās nozarēs, jo pavasarī bija ļoti liels sausums, ja bija ātri salnas. Un līdz ar to mēs šogad varbūt mazāk varam cerēt uz saviem augļiem un dārzeņiem. Cenas nokritušies ir globālajā tirgu, jo mēs visi esam globālā tirgu spēlētāji. Līdz ar to gan piena sektorai nokritušās cenas, graudiem cenas ir kritušās, tai pašā laikā inflācija ir augsta, energoresursu cenas ir augstas, minerālu mēslu cenas ir augstas. Līdz ar to, protams, kad mums visiem kopā ir jāmāk pārdzīvot šo grūto laiku, jo lauksaimniecības tirgus ar cenu svārstībām un resursu cenu svārstībām vienmēr ir bijis. Tāds, es neteikšu, ka neparedzējams, bet viņš ir bijis ļoti svārstīgs. Līdz ar to mums ir jāprot šajā laikā atrast tos risinājumus, bet var jau būt, kad no vienas puses inovācijas sektoros, lai mēs neeksportējam izēvielas, bet eksportējam jau pārstrādātus produktus, no otras puses mums Latvijā ražotam produktam ir jānonāk līdz patērētājam, un tur tad ir ļoti svarīgi šie pārējie ķēdē iesaistītie partneri. Tā kā ir sektori, kuros mēs esam ļoti stabili ar savu ražošanu, bet ir sektori, kuros, no sezonas augkopība, dārziņkopība ļoti atkarīga no sezonālā. Bet ir, protams, arī šajos sektoros atsevišķi periodi un atsevišķi produkti, kurus mēs varam piegādāt visu laiku. Jā, un tad es, protams, varbūt vēlreiz atgādināšu Latvijā, kas tad pircējiem ir svarīgākais, jo, diemžēl, un arī Mārtiņš jau teica, ka pircējs ir Dievs, un pircējs balso ar savu maciņu par to, kādus produktus viņš ieliek savā pārtikas iepirkuma grozā. Un, protams, ņemot vērā jau visus šos pieminētos apstākļus, kad cilvēku pirktspēja, diemžēl, šajā gadā ir noteikti kritusies, jo ir ļoti augsta inflācija. Algas, protams, neaug tik ātri, jo nevar uzņēmēji nodrošināt šo te produktivitātes pieaugumu tik ļoti lielā jomā. Un līdz ar to ir vienmēr jāatcerās mums visos tajos pārtikas ķēdē iesaistītajos procesos un posmos, ka, diemžēl, pircējiem šobrīd joprojām cena ir galvenais faktors. Līdz ar to, jebkurš no mūsu iedzīvotājiem, kurš iet uz veikalu iegādāties pārtiku, viņš joprojām skatās uz cenu. Otrā vietā ir, protams, kvalitāte. Un tad, protams, tiek vēl izvērtēts, vai šī kvalitāte ir atbilstoša tai cenai. Es to stāstu tāpēc, ka mums visiem, kas ir iesaistīti šajā pārtikas ķēdē, par to ir jādomā un jāatcerās. Un, diemžēl, tikai pēc tam nāk šī te produkta izcelsmes valsts. Ja? Jo, ja pirktspēja ir kritusies, sevišķi šobrīd, tad, protams, ka cilvēks meklē iespēju, kā nodrošināt to savu pārtikas grozu ar varbūt lētākām precēm, kas ļoti bieži nav mūsu valstī radīta. Ja? Līdz ar to mēs redzam arī, ka ļoti nozīmīga patērētājiem ir arī tā vieta, kur
kur viņš iepērkās, te jābūt tū darbam vai tū mājām, viņa tajā tradicionālā maršrutā, kurā viņš kustās, bet kopš Covid laikiem tādu uzvaras gājienu ir sākus e-komercija, un ļoti daudz patērētāji, sevišķi jauni cilvēki, viņi iepērkās arī šajos internetu veikalos, līdz ar to šī tirdzniecības veids ies uz priekšu, un arī tur jādomā, kā tur dabūt vairāk šos te mūsu Latvijā ražotus produktus. Un tad, kā es pieskāros tam vienam pētījumam, par kur droši vien mēs vēl ziņosim daudz plašākai publikai, bet no tās jaunākās aptaujas es ielikus tikai dažas lietas, ko tad nozīmē tiem patērētājiem šī te cena. Un tad jūs redziet, ka 71% no šajā gadā 2738 pircējiem visā Latvijas teritorijā tomēr atzīst, ka cena ir izšķiroša nozīme un ka viņš iegādājas produktus ar atlaidēm. Līdz ar to arī šai te atlaižu politikai, ko piemēro veikali, ir ļoti būtiska nozīme. Un mums vienkārši jārēķinās, ka šajos ekonomiskajos apstākļos mēs varam gribēt augsti kvalitatīvu produktu piegādāt pārstrāde veikaliem par lielu cenu, bet, diemžēl, tas arī tas, ko mēs mazumtirdzniecībā aptaujājām veikaus, viņi teica, ja to produktu nepērk, ja cilvēks skatās tikai uz tām atlaidēm un cenu, tad tam produktam noieta nebūs. Vai iedzīvotāji plāno pirkumus? Jā, arī šī tendence pieaug, jau 62% patērētāji iet uz veikaliem un, protams, ka plāno šos pirkumus, kas, protams, ir labi, jo to arī ir piespiedusi grūtā dzīve. Bet, kā jūs redziet, vēl ir diezgan liels šo patērētāju skaits, kuriem šo plānošanu neveicas. Līdz ar to viņiem ir tādi ekspres pirkumi, kas parasti beidzās ar to, kad viņi nopērk vairāk nekā viņi bija domājuši. Ja? Un tad es jau teicu, ka pircēji mūsu valstī principā lielākā daļa, 82% cenšas visu nepieciešamo pārtiku iegādāties vienā vai divās vietās. Tas nozīmē, ka mums visiem, arī veikaliem tai skaitā, ir jānotur tas pircējs, kurš ir izvēlējies jau kādu konkrētu vietu. Līdz ar to šie te patērētāju paradumi ir ļoti svarīgi, lai mēs kopumā veicinātu šo te pārtikas, mūsu vietējās pārtikas piegādi veikaliem un lai viņi arī pircēji pirkstu. Kur tad pircēji izvēlās? Jā, protams, arī ir šīs te iespējas, ka visbiežāk pārtiku pērk lielākos apjomos, nevis katru dienu iet un nopērk pa bišķītim. Ar to arī ir jārēķinās. Tas nozīmē, ka veikaliem jāspēj prognozēt šī te plūsma veikalos, kad tā prece būs vairāk vajadzīga, lai nebūtu tukši plaukti, un līdz ar to arī pircējiem būtu šīs iespējas. Un kā jūs redziet, šie cipari gan man nepatīk, ka tikai 11% aptaujā to vienmēr dod priekšroku vietējiem pārtiks produktiem. Bet savukārt 48%, tas ir tas arī labs stāsts, kad viņi vienmēr vai bieži iegādājas tomēr tie ražoto pārtiku. Un tāpēc es teicu, ka mums tomēr, zinot šīs te problēmas, ar to, ka mēs gribētu daudz vairāk redzēt šos te vietēji ražotus pārtiks produktus mūsu veikalos un uz pircēju galdiem, mūsu katra galdiem, tad, protams, kā arī diskutējot ar tirdzniecības veikaliem un mazumtirdzniecības lielajiem tīkliem, viņu pārstāvjiem un vietējiem ražotājiem, protams, ka visi teica, ka mums ir jāmēģina stiprināt mazo un vidējo pārtikas ražotāju konkurētspēju. Ja šie ražotāji mazie un tirgotāji būs spēcīgi, tad arī viņi spēs vairāk šos te vietējos produktus piegādāt mazumtirdzniecībā. Protams, jāturpina dažādas reklāmas izglītošanas kampaņas. Visi kā viens minēja pievienotās vērtības nodokļa likmes samazināšanu pārtikai. Tas nav mans izdomājums, bet to tiešām teica visi, kurus mēs aptaujājām. Jo tā viņi redz, ka viņi varbūt mazāk patērētāji braukt iepirkties uz Poliju vai uz kaimiņu valstīm, kur varbūt šī te PVN likme mazāka. Līdz ar to, protams, ka
ir jārunā ar lielveikaliem, gan protams, bija šis te priekšlikums par dažādu uzcenojumu regulēšanu, bet es domāju, tas varbūt, ka nav reāls. Mums drīzāk ir jārunā ar tirgotājiem par to, kā tas mūsu produkts izskatās plauktā, jo ļoti daudz neatpazīst Latvijā ražots produkts. Nu, līdz ar to tas ir jautājums par to, kā mēs kopā darbojamies, lai šo te mūsu ražoto pārtikas produktu pieejamību nodrošināt līdz patērētājiem. Liels paldies! Liels paldies! Irina, ļoti interesanti un faktos galvenais balstīta prezentācija, kur viens ir priekšstats, un šeit jau mēs redzam skaitļus un izvēles. Atgādināšu, ka mūs var skatīties arī Facebook tiešraidē, un šeit arī skatītāji iesaistās. Un ir jautājumi. Daļai jau jūs atbildējāt šajos priekšlikumos, bet tomēr cena izskatās ir tas, kas nosaka pirks, nepirks, izvēlēsies, un jums arī spēcīgi ir ekonomisti, kas var palīdzēt varbūt ar dažādiem aprēķiniem. Kā jūs redzat, kā stiprināt šajā virzienā vietējos ražotājus, ka viņi spētu būt konkurētspējīgi tieši saražot lētāk, efektīvāk? Vai ir kāds, varbūt jau piedāvājums universitātē, kur var braukt un mācīties? Jā, droši vien, kad nebūs tāda viena piedāvājuma, jo mēs šobrīd runājam, teiksim, par to mazo un vidējo ražotāju un arī tirgotāju saimniecībām, uzņēmumiem. Un tas, ko es redzu, kad mums ir jāspēj tomēr piegādāt šos te apjomus veikaliem, jo veikali, tas ir galvenais, ko viņi saka, kāpēc viņi nevar orientēties uz ražotāju, kurš šodien piedāvā 10 kg kaut ko, un rītā šī produkta nav. Jo pircējs, ja viņš nāk uz veikalu, viņš ir pieredzis, ka šis produkts tur būs, ka viņš ir kvalitīvs, viņš viņu zina un viņš viņu pirks. Līdz ar to pirmais būtu, teiksim, tāda kopēja kooperācija varbūt ražotāju mazo pārstrādātāju vidū, jā. Bet otrs ir, protams, jebkurā gadījumā ir jāmeklē risinājumi, varbūt ar šīm te Eiropas Lauksaimniecības fonda atbalstu, jāmeklē risinājumi energoresursu cenu samazināšanai, jo tas ir tas, ko arī nosauc visi, kad tas ir bremzējošs faktors, lai kopumā tad izmaksu samazinājums un šī sadarbība vai sadarbošanās, lai šis produkts stabili, ja mēs ar šo produktu esam iegājuši, jo, protams, pašiem mazumtirdzniecības tīkliem, kurus mēs aptaujājam, ir jau ļoti daudz labas lietas, ko viņi paši dara, Rimī, Klēts, Maksimā ļoti daudz mūsu produktu. Ir dažas lielveikalu ķēdes, kur tur nav to produktu tik daudz, bet pie tā mums ir jāstrādā, ja? Jo, ja produkts ir veikalu tīklā, tad visticamāk viņš nonāks līdz tam patērētājam. Tas ir ļoti svarīgi. Bet šī ir diskusija un sadarbība, manuprāt, ne tikai mums jāizkāpj ražotājiem ārā no tā sava lauciņa, mums ir vairāk jāsadarbojas ar pārstrādātājiem. Es redzu, ka arī jārunā ar veikaliem, jo no veikaliem ir atkarīgs tas, vai tas produkts būs. Un arī šeit internetā arī tiek tāds, kā jautājums apgalvos droši vien, kur jau jūs atbildēt, ka šobrīd Latvijā pārstrāde iespējams ir tas vājais posms reizēm, kas... Kurā sektorā? Visu nevar mest vienā maisā, tāpēc es arī runāju par to, ka šī situācija ir atšķirīga, jo lauksaimniecība ir ļoti dažāda. Ja? Līdz ar to ir produkcijas veidi, kurus mēs ražojam un eksportējam, kur savukārt pietrūkst tās pievienotās vērtības, bet ir, protams, arī pārstrāde, kur varētu arī sadarboties vairāk, lai arī kļūtu efektīvāk. Viss jau ir no tā, ka tas pircējs izvēlās to cenu. Ja? Un tam produktam ir ļoti garš ceļš, lai viņš nonāk pie tā patērētāja, un līdz ar to, kaut kā mums visiem tajā ķēdē iesaistītiem ir jāmāk būt gudriem un nepazaudēt to produktu, kurš ir radies šeit. Labi, liels paldies! Galvenais paldies par aicinājumiem vairāk kārt uz dialogu un diskusiju arī sarežģītos jautājumos, kas, protams, šajā pārtikas ķēdē mums rodas, lai beigās visi mēs patērētāji esam apmierināti, tad, lai izdevusies svētku nedēļa. Paldies! Tiksimies. Un ceram, ka vietie ražojumi būs mūsu veikalu tīklos. Un mūsu svētku galdos. Lūk, tieši tā, pats galvenais. Jā, pats galvenais.